Sveiki! Labdien! Edgar Onkuls! O, pie jums ir laba firma! Cilvēkiem siltumu dod. Un kas jūs tāds būtu? Tu zini, kā tur trūkst? Manis! Jānis Paukštello ir tikko uzsācis aktiera gaitas, un galvenais darbs viņam līdz šim bijis izrādē, kas veidota pēc Andreja Dripas romāna Pēdējā barjera motīviem. Ar visiem trūkumiem Arvīds, nenopietnais cilvēks, tomēr ir cilvēcisks un pozitīvs tēls, un šādu paštēlu aktieris Paukštello saglabā arī vēlākos gados, pat saņemot medaļu 70. gadu korčāginietis. Zini, ko, Arvīd, kāds tagad ir pats modīgākais teiciens? Nu, kāds? Lai tev visu mūžu tikai no algas vien būtu jāiztiek. Jaunais mēbeļu nams ir otra lielākā celtne, kas šovasar Padomju Latvijas svētkos nodota rīdziniekiem. $21,000 kvadrātmetru platība, lai vieglāk varētu iegādāties mēbeles un saimniecības preces. Rīgas autobusu parkā iekārtots mācību un informāciju centrs Ikarus. Par autobusu piegādi konkurss netiek rīkots, tie vienkārši iekļauti plānā. Rīga vispirms saņem tikai 2 modeļus izmēģināšanai, bet palēnām visi līdz šim kursējušie balti sarkanie 180. sērijas Ikarusi tiek nomainīti ar dzeltenajiem. Viadukts Dzinteros – viena no Jūrmalas jaunbūvēm. Jau šovasar pār to atklās satiksmi. Tā būs likvidēta tradicionāla automašīnu rinda pie vecās dzelzceļa pārbrauktuves. Turpat netālu ceļas atrakciju un spēļu automātu paviljons. Augustā šeit atklās starptautisku izstādi Kurorts 76. Ir izstrādāts un apstiprināts Jūrmalas attīstības ģenerālplāns. 2000. gadā mūsu kurortu pilsētas iespējas palielināsies 4 reizes. Pirmoreiz olimpiādes startē mūsu Inta Klimovičā, izcīnot sudrabu. Vēl 2 sudrabi Pāvēlam Seļivānovam volejbolā, Aivaram Lazdeniekam airēšanā. Bet Uljānai Semjonovai zelts. Jūs redzat un dzirdat. Jūs topat liecinieki atmiņām, atcerēm, vēsturē. Savukārt Ļošenes ir 70. gadu vidus raksturīgākais apģērba gabals. Izvēloties bikses, jaunieši to galus samēra ar kājas pēdu. Ja diametrs ir mazāks par pēdu, sevi cienoša būtne tādas valkāt nedrīkst. Bikšu augšdaļa toties ir cieši pieguļoša un jostas vieta pēc iespējas zemāka. Īstu džinsu audumu veikalos nopirkt nevar. Importa bikses maksā vismaz 100 rubļus. Vietējie ražotāji steidz piedāvāt padomju analogu – mīkstu, zilas pusvilnas drēbi. Modes vērgi tomēr labāk izvēlas plāno brezentu. Tas vismaz nedaudz dils. Līdz olimpiskajām spēlēm Maskavā 4 gadi, bet Latvijā jau zinām pirmo uzvarētāju – Vladimirs Arseņķevs. Reizeknes dzelzceļa distances mākslinieks noformētājs veidojis labāko Maskavas olimpiādes emblēmu. 26,000 emblēmas skiču bija atsūtījuši 8,000 mākslinieki no visas pasaules, kuras montāžas gaitē ik viens rīzinieks garām steidzot daudzkārt uzmetis ieinteresētu skatu, tagad gatava. 75 automašīnas Kamaz, katra 20 tonu svarām izšķirošajā pārbaudē. Rīdzinieki iegūši savai pilsētai drošu un ērtu tiltu, kas kopā ar estakādēm veido gandrīz 2 kilometrus garu transporta maģistrāles posmu pāri Daugavai. Neskati vīri no cepures, neskati no ūsām un zābaks spožuma. Viņa profesija ir risks. 70. gadu cilvēki vēl māk brīnīties un diezgan vienkāršie triki tiek vērot ar pienācīgu bijību. Kamēr viens poļu kaskadieris balansē Fiatiņu uz 2 ritiņiem, citi izlien pa sānlogiem un vizinās stāvus uz gaisā paslietās malas. Pēc tam nomaina vienu riteni un hops, salien atpakaļ salonā. Cits triku meistars lec caur degošu apli vai ar motociklu lido pāri 8 Fiatiem.
Vēl ilgu laiku šur un tur nadzīgi latvieši cenšas atdarināt poļu trikus, gan nezinot, ka vispirms īpaši jānostiprina riteņi un tikai tad var braukt kā rodeo meistari.